Kādam spēkam tic, nekas tevi nesargās, ja vien pats kurš gan cits. Ja vien pats par sevi nedomās, pats no sevis nekas nerodās, tāpat nerokā. Darbu neieguldot nekur nenonāks, tās ir patiesības, kuras nemainās. Nedomā, ko domās citi, esi nelokāms, nenoraksti sevi, ja reizēm nesokās. Pasmaid, smaids neko nemaksā, pofik, ja par tevi smējas kāds, galvenais ir mēģināt kāpt sev pāri. Laimīgi ir tie, kas nebaidās. Katru nakti domā nomaina rīti, cerību pildīti, pilni labrītiem, saplēstie stikli, sen salasīti, tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var. Katru nakti drūmumā nomaina rīti, cerību pildīti, pilni labrītiem, saplēstie stikli, sen salasīti, tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var. Katru nakti drūmumā nomaina rīti, cerību pildīti, pilni labrītiem, saplēstie stikli, sen salasīti, tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var. Katru nakti drūmumā nomaina rīti, cerību pildīti, pilni labrītiem, saplēstie stikli, sen salasīti, tūkstošiem ēnām gaismu pamanīt var. Katru nakti Sveicināti skatītāji, 21. maijs. Tātad biju mājās nedēļu, atpūtāmies. Vakarā savācām ātrās palīdzības. Tā. Jāpiet uz rīņķi, jāpārbauda. Viss ir kārtībā. Tā, kā jūs redzējāt, uzlādījāmies citā vietā, ne tur, kur parasti. Serbijas Saskatūnā. Ko es brīvdienās izdarīju, brīvdienās beidzot. Varbūt jūs varat dzirdēt, kaut kas grab. Šitā te kāds sataisīja. Tagad šamējā rūc. Un taisa mums elektrība. Protams, viss ir iekšā, kur ir drošinātāja bloks. Tur ir tajā blokā droši vien vadi visi sapūši. Vienkārši jau kā kārto reizi taisnā vajadzēja vadu likt no drošinātāja uz relēja. Nekāda cita problēma tur nebija. Motors ļoti labs, bet pati elektronika vispārējais ir kaut kāds pēdējais sūds. Šis te man nepatika, man baigi zema nolaidies. Teorētiski viņš klāta neskarās, vai ne? Jā. Šiem abiem diviem ir gaisa amīši. Tas stāv gaisā, šitas ir pilnībā lejā, varbūt iedarbināšana, uzcelšana augšā. Jā, tad jau es pastāstīšu, kas un kā. Patīkam skatīšanos. Ceļvedītes izskatās lūk šādi te no Saskatūnas uz Kalgariju. 627 km, 6 stundas un 24 minūtes, tā kā mēs jau esam vakarā. Cik mēs vakarā nobraucām? Kādas 2? Jā, 2 stundas, tā kā mēs uzkrāmējām. Pabeidzām braukšanu kaut jau pieniem naktī šeit. Palikām uz Saskačevanas un Albertas robežas gandrīz, ļoti tuvu. Tā kā mums līdz galam ir kaut kādi 4 stundas un pāris minūtes palikušas. Lūk, ātrās palīdzības piegādāts. Nokrāmēšana aizņēma mazāk 15 minūtēm ar visu papīru parakstīšanu un inspekciju pārbaudu un šnūru sakrāmēšanu. Tā kā šajā vietā viss notiek ļoti ātri. Un dabūjām konteineru atpakaļ uz mājām, braucies būs ļoti īsi, vēlāk pastāstīšu sīkāk. Skatītāji bieži ir uzdevuši jautājumu par to, vai mums maksā par tukšiem kilometriem, tukšiem jūdzēm, ko mēs braucam. Teorētiski ir tā, ka nemaksā, bet ir kravas, pa kurām tas tā kā tiek iekļauts. Pieņemsim, kā šīs ātrās palīdzības. Es nezinu, pēc kā viņi to skatās, kurām tiek maksāts, kurām ne, bet šīm teku, kuras mēs vedam no Saskatūnas uz Kalgariju, tām tiek samaksāts par abiem virzieniem.
Jo kādreiz tur nāca kaut kādi vecie busi vai kas nāca atpakaļ uz Saskatuni un bija domāts tā, ka tu vienā virzienā atved tās jaunās ātrās palīdzības, savāc tos vecos busus vai ko un ved atpakaļ uz Saskatuni. Bet arī tajās reizēs, ka viņiem nav ko vest atpakaļ no Calgary uz Saskatuni, viņi maksā to pašu cenu. Tā kā sanāk, ka šoreiz mums ir maksā abos virzienos un bonus tāds ir, ja tu kaut ko vari atrast atpakaļ ceļā, tas ir vēl tev papildus ekstra nauda, jo par šīm ambulancēm, ātrajām palīdzībām jau tā jau maksā ļoti labi. Protams, degvielas cenas tagad bišķiņ to iegriež, bet mēs vēl dabūjām konteineri, kas ir vēl kaut kādi tur 700 ar kaut ko, beigās senāk par ļoti garu dienu. Tātad tā būtu kaut kāda 14 stundu darba diena, ja, ko es teorētiski viens pats nevaru izbraukt, bet paldies manai sieviņai Rutiņai, kur man sēž blakus. Čau! Kas man vienmēr palīdz šādās situācijās, un mēs tādā vienā dienā izbraucam. Teorētiski, jo mēs šmaucamies uz vakarā izbraucam, bet mēs to darījām tāpēc, lai šodien no rīta nav nekādas steigas, tā, lai mēs normāli esam pirms 2 galā, un bieži vien konteiners tu nevar savākt pēc 2:30, ja mums kaut kur tālāk būtu jābrauc pēc tā konteinera, tad mēs varētu nepaspēt. Tā kā šajā gadījumā baigi forši, ka mēs bijām pāris minūtes pēc 1 un mums visi vārti vaļā, vēl viena krava atpakaļ uz mājām. Visā visumā mēs šo braucienu negribēju filmēt, jo viņš tāds ļoti īsts, es jau zināju, ka tā būs. Bet tā kā mums ir jauni instrumenti, ar ko filmēt, es tā domāju, pamēģināšu, tā kā testa braucienu. Un tad beigās vēl izrādās, kad šokar brauksim vēl pa ceļam mājās, braucot skatīties meitiņai peciņai mašīnu. Tikai tas ir tāds interesants notikums, es tā domāju, labi, davai uzšausim kaut kādu video, jo visā visumā ir tā izskatās, kad atgriežās pagājušais gads. Kāpēc tā? Pagājušo gadu mēs aizbraucam uz Latviju maijā uz mēnesi, tad visu māju mēnesi mēs bijām Latvijā. Līdz mājām viss ir perfekti, tā kā tagad, kravas gāja viena pēc otras, nauda tur nāca bez problēmām. Atbraucam atpakaļ no Latvijas māja beigās jūnija sākumā, viss līdz, tie, kas sekoja ilgāku laiku līdz, tie zina, ka līdz decembrim mēs dzīvojām ar tādām, knapām kravām, tā ka sanāk pārējais, sanāk nomaksāt, sanāk kaut ko mazliet maliņā varēja nolikt, bet tas arī bija viss. Un tas nav pirmais gads, kad vasaras ir lēnas. Es ceru, ka šis gads tāds nebūs, bet, dzīvosim, redzēsim. Jā, kā sieviņa Rutiņa saka, dzīvosim, redzēsim, jo mēs braucam atpakaļ mājās. Šokar būsim mājās, rīt no rīta piekdien nokrāmēsim tos konteinerus. Un tad izskatās, ka noteikti sēdēsim atkal mājās līdz nākošai otrdienai. Un vēl kas jauns brīvdienās, ko es aizmirsu izstāstīt. Pagājušās brīvdienās, kamēr biju mājās, varbūt kāds no skatītājiem bija ievērojis, kas pagalmā mētājās tāds melns Volvo XC90, kas bija pusizjaukts. Un tas stāvēja no kura gada? 2014. vai ne? Es tam cik vai 15. Jā, 14. vai 15. jā. Tātad tas būtu cik? 11 gadi, jā, 12 gadi. Tas bija tā kā rezerves daļām, jo kādreiz nodarbojos ar pirkšanu pārdošanu mašīnām, tieši no izsolēm, tieši norakstītās mašīnas. Un man viņi stāvēja par cik mums meitiņa peciņa arī brauca vēl līdz pagājušā gada rudenim ar XC90, tad man viņš stāvēja rezerves daļām, bet tā kā to norakstīja, mums vairs nebija jēga viņu turēt. Manam paziņam bija mašīna, XC90, kam nebija kārba, kam bija beigta kārba, neejoša. Viņi ielika tirgošanā ar neejošu kārbu. Cilvēks atbrauc nopirka, un viņš viņam pateica uzreiz, ka man ir mašīnas. Mētājās pagalmā ar ejošu motoru, ar ejošu kārbu. Un baigi labais barters sanāca. Protams, viņam vajadzēja tikai kārbu, es viņam teicu, nē, te būs vai nu visu vai neko, jo man to lūzni vairāk te pagalmā nevajag. Es saku, 200, vispār runa bija 250 sākumā. Viņam ne rati virsū bija, ne tur amortizators vienā pusē. Katrā ziņā
Tas bija 2,5 stundas, lai viņi dabūtu no tās vietas ārā, izvilktu, tā kā tur piebraukt klāt, viņam nevar piekabi, ja? Bija jāvelk caur pagalmu, caur garāžu ārā, uz ceļa, uz tās back alleys, no aizmugures ceļa, kā pareizi saucās, sētas ceļa, ja? Un tad, lai viņi var dabūt iekšā savā piekabē. Nu, protams, beigās viņš nokaulēja $50 par to, ka tas nebija tik viegli dabūjams ārā, kā viņš bija iztēlojies, ko es viņam biju bildes aizsūtījis. Protams, man nebija problēmas viņam atlaist tos $50, jo man pašam, lai es to pats kaut kur liktu un darītu, man tas būtu daudz sarežģītāk, un šajā gadījumā es pat dabūju naudu par to. Tā kā paldies viņam, lai viņam ilgi un labi kalpo kārva. Un tas bija pēdējais lūznis, kas man bija palicis no tiem laikiem, kas strādāja autoservisā. Tālūk izstāst mana super droša aizsardzības ķivera. Redzēt, konteineri sakāmēti. Jā, fantastisks laiks. Labāks nevar būt. Jā, šī tā te viņi izskatās. 2 gabali, 6 šņoris un laižam. Brauksim, skatīsimies meitiņai pēc viņiem mašīnīti. Būs laba, ņemsim, nebūs laba, neņemsim. Nu, kā lai saka, mums baigi paveicās. Mēs atbraucām, cik mums ir priekšā 2 mašīnas, ko? Jā, mēs tikām iekšā ļoti ātri. Paskatieties, kāda rinda tagad. Tas, kas tur sēž galā, rindas galā. Nu, tas droši ir gaidījis kādu stundu. Es tie, kuri lādējās nost, šitie tie, kas ir uz konteinerā, tiem speciālajiem konteineru piekabēm, tur jau ātri notiek. Dažos tāds kā es, kam nav speciālā piekaba, tas ir daudz ilgāk, reka pirms hačāt izcer šitā te piekabīt, jā. Nu, tas droši ņems vienu 40 vai 20. Tikai jā, tā kā tādi, kā mēs tur bremzējam visu to pasākumu, bet nu jā. Pēdējais, kas tur rindā, točni stundu stāvēs. Es ceru, ka viņš paspēs šodien vēl tikt tur iekšā. Es ripoju. Liels paldies visiem skatītājiem un komentētājiem. Tātad šajā video es gribētu noslēgt to savu sāgu par 19 litriem. Un ļoti daudz cilvēku atsaucās un ierakstīja komentāros savus patēriņus. Protams, bija viens cilvēks, kurš teica, viņam esot, vai viņiem darbā esot Iveco laikam. Kaut kāds jaunākais bez spoguļiem, ar kamerām, paceļamo tiltu. Un, jā, ka viņš vedot ļoti vieglas kravas, un tas atslēgas vārds bija tāds, ka var dabūt 17 litrus, kas, kā jau es teicu, kas brauc tukšā bez nekā. Pa pilnīgi gludi vietu un bez vēja un tā tālāk un ļoti siltā laikā es arī dabūju tur 10-15 litrus uz kaut kādu momentu, ne? Bet, nu, kā viņš arī piebildēja, ļoti pareizi pateica, ja viņš braukt 25-30 tonnām, tad tas patēriņš noteikti būtu 25 vai pa 30 litri. Protams, vēl jāņem vērā ir arī ziema, sniegs, ledus, vējš un tā tālāk. Realitāte ir tāda, jā, ja tu brauc pa ziemas valsti, ja ceļš tiks tā pusi no gada ir ziema, tad jāreikinās to, ka patēriņš būs tāds, kāds viņš būs. Pārsvarā visi cilvēki minēja tos pašus 38-40 litrus. Es te vakarien darbā satiku kolēģis, viņa man interesi pēc paprasīja, viens bija Ukrainas, viens bija, kas ir Gruzīnas, jā. Un tad es paprasīju viņam ar tādu pašu Volvo, kā man bija. Vienam 15, vienam 16 gadu. Nu, viņi teica, jāņem normāli ap 40 litriem vidējais. Tā kā to sāgu var noslēgt. Tad īsti tāds 11 litru patēriņš visu cauri ziemu, visu cauri gadu laikam vēl joprojām neeksistē. Pa pagājušo mēnesi, jā, mums bija rekord liela peļņa pēdējo 8 gadu laikā. Un patiesībā arī ļoti daudz kilometri jūdzes bija nobraukt, cik bija 13,000 jūdzes, jā? Jā, kas būtu 20, cik mēs skaņām kaut kāds ap 200,000 kilometru. Un degvielā bija salīdzinoši mazāk nekā iepriekšējā mēnesī, jo tas bija, degvielā mums bija 12,000, tad ar visu AdBlue kopā.
Tā kā mēs bišķi mazliet ietaupījām pagājušajā mēnesi degvielas pateicoties siltiem laikam. Un patiesībā arī pēdējais tas brauciens, kas bija uz Kaliforniju lejā un atpakaļ, es vienmēr tagad katra brauciet sākumā uzliek pa nulē, bija ļoti, ļoti ekonomiski, ko es izbraucu ar 26,6 litriem 100 km, tātad sākot no Saskatūnas līdz gandrīz pašiem Vankūverei, tad lejā uz gandrīz līdz pašai Losandželosei un atpakaļ 26,6, kas bija super. Tā, man ir neliela updateņa par mašīnas iegādi. Kā es teicu, ka brauksim meitiņai pēciņai skatīties mašīnu. Izstāstīšu, kāds sākās. Parādījās nedēļas sākumā mašīna. Dodge, kā viņš saucās? Avenger, jā, kas man nekad nebija manā redzes lokā, baigi nonākusi, bet cena bija laba, tur 2 riepu komplekti, ziemas riepas pilnīgi jaunas, pilnīgs atvainojos, bet viena sezona, jā. Tas ir kaut kādi 2000–3000 km nobraukt. Mašīna visumā bija ok, nobraukums zem 200,000, bija tur bildē redzamas punktis, kas bija arī aprakstīts, cena bija pieņemama, protams, būtu es kaulējies, bet viņš prasīja 4,200, es domāju, noteikti pa 4 viņš atdos. Mēs kārtībā mēs viņam tur uzrakstam, tas viss notiekās caur Messengeru, Facebook Marketplace. Jā, caur Messenger sarakstīšanās un visu, un mēs sakam, ok, tā kā mēs ejam mājās, es saku, davai, mēs varam braukt, kad mēs varam būt, jo mums vienalga, kurā laikā. Viņš saka, viņš ir vilcienists, viņš tagad nav, viņš būs mājās kad? Trešdien, nē? Ceturtdien, jā, ka šodien ceturtdien būs mājās. Mēs rakstam, jā, ka mēs esam ļoti ieinteresēti un tā, ka mēs gribam redzēt, ja viss ir kārtībā, mēs viņu ņemam. Ok, sarunāts bija šodien ceturtdien uz pēcpusdienu. Braucums mazliet pamainījās ar to kravu. Mēs viņu brīdinājām, jā, ka tik tālu uz priekšu mēs viņam nevaram garantēt, bet, paliekam uz drāts, kad sazinamies, ka nāk tuvāk, jā. Un tad mēs viņam paziņojām, ka, diemžēl, mums aizsūtīja uz Kalgarī, bet mēs šodien braucam atpakaļ uz mājām, un mēs gribam to mašīnu redzēt, un ja kas, mums ir nauda, viss līdzi, visu, ko vajag līdzi, mēs varam uzreiz samaksāt un braukt mājās. Un viņš saka, jā, nav problēmas, un tad mums palika sarunāts uz 9 vakarā. Jo viņš ir mājās, viņam nekāda problēma nav, vienalga, vai viņš 3 vai 9. Un tagad viss jau sarunāts, mēs jau braucam mājās, un mums it kā bija domāts, ka tas sanāk tieši pa ceļa, bet izrādās viņš dzīvo tā kā bišķi nostāk no ceļa, pa kuru mēs braucam, bet tas arī nav liela problēma. Tur būtu kaut kāda ekstra 50 km, vai? Jā, kāda starpība, tieši tā kā rutiņas ienes, vai kāda starpība. Tagad mēs esam no viņa apmēram kaut kāds 3 stundas, jā. Jā, kaut kāds 3 stundas, jā, rupi rēķinot, ļoti apaļi rēķinot. Viņš tagad atsūta ziņu, kad mašīna, jā, ka tikko pārdevis. Es viņu neko nevaru vainot, mums nav nekāds iemaksāt, nekāda drošības nauda, nekas, un mēs parasti arī nemaksājam, jo zinot to, kāda šmaukšanās notiek visam tam drošības naudām un tā tālāk. Un tad tas nav tā vērts, lai tur riskētu. Labi, nebūtu bijis problēma $20 iemaksāt, ne? Bet tas var nevienam neliktos pa nopietnu. Jo es arī parasti kaut ko tirgoju. Man ir gan tā, ja cilvēks apsolās, nevis tā, ka, es tur kaut kad nākošanai būšu, jā, tad es to neņemu vērā, vai ne? Tad es, tas, kas pirmais nāks, tas pirmais dabūs. Bet, ja man cilvēks pasaka, ok, es braucu, es esmu jau ceļā pie tevis, es nekad nepārdošu kādam citam vienkārši, kas atskaries pirms tā cilvēka, kam es esmu, tā kā teicu, ok, jā, tu brauc, es gaidu, vai ne? Tad es nekad nepārdotu nevienam citam. Es teiktu, jā, man ir cilvēks, viņš brauc skatīties, šodien vakarā viņš būs. Un tagad mēs tiešām būtu, vai ne, jo mēs tiešām esam ceļā, mēs garām viņam nevaram pabraukt, mēs braucam mājās. Tas nav tā, kad, te jau redzēs. Un, jā, neko darīt. Tā viņš ir. Un īsmā mums tā mašīnas meklēšana jau diezgan smagi gājas. Jā, par to golfiņu es stāstīju.
jau kaut iepriekšējā reizē, kur Džekam Gaivenis salīmēts un mācītājs braucis un tā tālāk. Un, nu jā, un pārējās, kas visas ir bijušas tādas, kas, nu, teiks tā, kas ir izskatās ļoti labas, nu, teiksim, labas. Un pa pieņemamu cenu tās aiziet nenormāli ātri. Nu, un tad stāv tās internetā tās, kuras nav labas acīm redzot, tu vari redzēt, ka cilvēks laiž visu laiku cenu lejā un stāv, ļoti bieži stāv arī kā šī mašīna stāvēja, kas ir prom no pilsētas, jo Kanādā ir tā, ja tu nedzīvo viņam blakus, es nerunāju par visiem kanādiešiem, nerunāju par visiem cilvēkiem, ne? Bet, ja tā mašīna tev nav blakus, tev viņi, vai tu nevari pie manis atbraukt un tā tālāk, es saprotu, tev nav mašīnas vai kā, nu, bet pārsvarā tiem cilvēkiem, kas arī mums ir rakstījuši, pirms, ka mēs tirgojām mašīnas, nu, viņš grib pirkt mašīnu tur pa 40-50 tūkstošiem, viņš prasa, lai viņam aizved uz pilsētu parād, tad pusstundas braucienā no mums, jā. Ja tiešām tad es neuzskatu, ka tu esi spējīgs nopirkt mašīnu, ja tu pat nevari pusstundu izbraukt ārā no pilsētas, kur pirmsim. Mēs esam mašīnas veduši pakaļ speciāli braukšu Reinīšu mašīnai, braucām uz Winnipegu, jā, kas ir 8 stundas no mājām. Braucām uz turieni pakaļ, nopirkām, medām mājās. Mēs senos 15. gadā braucām uz Kāņasos Peace River, Albertā, tur projām ziemeļos ekspedīšanu pirkām. Edmontonā pirkām mašīnu braukšanu, braucām pakaļ, vedām mājās. Nu, tād, jā, tas vienkārši tāds mans. Tas nozīmē, ja tu gribi, tad tu vari. Jā. Ja tu gribi. Jā, tieši tā, ja tev tiešām ir interesi un tiešām tu siens pirkt to mašīnu, tu taču aizbrauks tos 30-40 kilometrus, ne pareizi, taču nesaku, ka tev obligāti jābrauc, tā kā mēs tur 800 kilometrus vienā virzienā, lai mašīnu nopirkt, bet, nu, ir tā kā ir, nu, skumīgi, ka tā, labi, ka meitiņai peciņai nepateicām, ka vedīsim, ka brauksim skatīties mašīnu. Šokar būsim mājās, un es droši vien nemaz rītā nefilmēšu to konteineru, neko. Vienkārši es droši vien arī noslēgšu šo stāstu ar tādām bēdīgām beigām. Bet, nu, nekas, tā kā mums būs garas brīvdienas, droši vien, ka mēs skriesim, meklēsim atkal. Bet, ko es varu pateikt, es mēģināšu, es jau sen tā kā plānoju, bet visu laiku bija ziema, ne? Sniegs un tā. Bet man ir tāds baigais plāniņš uztaisīt tādu nelielu video par to, kā viņi varētu saukties tēva un dēla drag race, ja? Tādu uztaisīt. Nu, skatīsies, vai sanāks, vai nesanāks, bet nu, tas noteikti nebūs šajā video. Labi, visiem liels paldies par skatīšanos, par komentāriem, par laba vēlējumiem. Cilvēki ļoti labi atsaucās. Paldies visiem, lai visiem laba veselība. Es arī esmu tā kā laikam beidzot izveseļojies. Nu, un tad jau līdz nākošajam stāstam. Viss gaiši.